kopšanas produktiem. Bet viņu moto, šis uzstādījums jau no paša sākuma bija tikai un vienīgi 100% labas lietas, nekādas sliktas lietas. Jo šis standarts, kas pastāv kosmētikā un šajos ķermeņa kopšanas produktos, ir 80/20, kas nozīmē, ka ir 20% labas lietas un 80% var likt visu, ko vēlas. Ūdeni, ķimikālijas, vispārējo. Un vienalga, vai tas ir labi vai slikti cilvēkam. Tad New Skin kādu laiku darbojās viens pats. Tad viņi saprata, ka, lai mēs izskatītos labi no ārpuses, mums ir jājūtās un jāizskatās labi arī no iekšpuses. Tāpēc viņi satika savus domu biedrus, Pharmanex, kuriem ir šāds pats uzstādījums, tikai 100% labas lietas, bet no iekšpuses. Un tā kā New Skins tad jau bija nopelnījis ļoti daudz naudas, tad viņi nopirka šo Pharmanex. Un viņi sāka šo savu sadarbību, un viņu abu kopīgais šis uzstādījums sakrīt tikai un vienīgi labas lietas. Pēc kāda laika New Skin nolēma iegādāties arī LifeGen Technologies, jo viņi saprata, ka ir nepieciešama dziļāk izpēt par to, kā darbojas mūsu gēni, kā tas mūs viss ietekmē. Un tad, kad New Skins nopirka LifeGen Technologies, kā jau Roberts teica, viņiem bija jau šī pieredze gēnu izpētē jau 30 gadus. Un tā kā New Skinam pašam nebija jātiek un jāveic pētījumi vēl 30 gadus. Viņi jau varēja sākt no tās vietas. Tad šajā uzņēmumā darbojās vairākās 80 zinātnieki pilna laika, kas tā ir viņu darba diena, viņi nāk uz darbu un viņi pēta šos, izstrādā šos jaunos produktus. Kā arī notiek sadarbība ar 150 zinātniekiem, kas nestrādā šajā uzņēmumā un ar vairākām universitātēm. Un tas, kad viņu kvalitāte, viņi iziet uz šo ļoti augsto kvalitāti un godīgumu. Kopā ir vairāk kā 400 produkti, Eiropā ir 160, bet mēs jums pastāstīsim par tiem, ar kuriem mēs ļoti lepojamies. Tad nedaudz sīkāk par šo AgeLook un LifeGen Technologies. Par šiem gēniem, kā jau Roberts nedaudz jau pastāstīja. Tad, kad mēs esam jauni, mēs jūtamies labi, un tad, kad mēs esam veci, mēs jūtamies noguruši, bet kā tas izskatās patiesībā no iekšpuses. Un šīs gēnu ekspresijas ar laiku zaudē savu mundrumu, paliek slinkas, un New Skin ir atradis šos veidus, kā pamodināt šos gēnus, likt atkal viņiem būt jauniem un darboties spējīgiem. Un šis ir gēnu čips. Jā, mēs arī redzam. Tātad, kas tieši mūs ietekmē no apkārtējās vides? Pacietība. Kādi faktori mūs ietekmē no apkārtējās vides? Tas ir tātad ēdiens, ko mēs ēdam, vai tas ir veselīgs, vai tas nav veselīgs, vai varbūt mēs biežāk iegriežamies McDonaldā, kā arī darbs, ko mēs strādājam, varbūt citi strādā kādu īpašu bīstamu darbu, kur
kur ir dažādi starojumi, kā arī mēs ikdienā sastopamies ar dažādiem starojumiem no telefoniem, televizoriem, datoriem, kā arī sauli, kurā mēs cenšamies vasarā pavadīt ļoti daudz laika, kas nemaz tik labi mūs neietekmē. Kā arī vai mēs pīpējam, vai varbūt veidojam alkoholu, vai mums ir cits mežonīgs dzīvesveids, kā arī visi šie piesārņojums, ko mēs ieelpojam, no drēbēm, no paklājiem, viss šīs ķimikālijas, tas viss mūs ietekmē un tā kā samazina šo mūsu spēju pretoties apkārtējai videi. Tad, vai jūs zināt, kas ir antioksidanti? Jā. Antioksidanti ir šādas vielas mūsu ķermenī, kas ir tā kā mūsu aizsargi. Jo vairāk mums ir antioksidanti, jo lielāka ir mūsu šī spēja pretoties novecošanai un citām slimībām un apkārtējai videi. Un tad ir brīvie radikāļi, kas tieši rada šo tā kā ļauno efektu, kas mūs mēģina iznīcināt. Un, piemēram, ļoti labs piemērs ir ābols. Mēs pārgriežam viņas pusē, un mums ir divas pilnīgi identiskas pusītes. Un vienu mēs atstājam istabā vienkārši stāvēt. Kas ar to notiks? Spogs brūns, jās, un ar laiku sapos. Un šis otrs ābols, mēs viņam apklājam viņu ar antioksidantiem, piemēram, uzspiežam citronu, un viņam ir šis aizsargs slānis. Un viņš arī ar laiku sapos, bet tas notiks nedaudz lēnāk, jo viņam ir šī aizsardzība. Tātad, kā tad mēs uzņemam šos antioksidantus? Tas ir ar ēdienu, ko mēs ēdam, kā arī cik vērtīgs ir šis ēdiens, ko mēs ēdam. Piemēram, cik dārziņus un augļus, cik porcijas dienā jūs apēdat, ja porcija ir viena dūrīte? 5. Bet, lai uzņemtu visu nepieciešamo, ir jāēd 9 līdz 13 porcijas katru dienu. Kā arī mums vēl ir jāēd gaļa, piena izstrādājumi un zivs. Paldies. Tātad, mums ir tāds ļoti laba iekārta, kur jau Roberts rādīja, šis mūsu skaneris, kura aizsākumi ir pirmie, kas viņu izstrādāja, bija šie Amerikas vēžu centrs. Un viņi jau saprata, ka visas šīs slimības, vēzis, tas rodas no tā, ka mūsu šūnas nespēja pretoties šajā apkārtējai videi. Un viņi aizsāka šo skanera izveidi, bet tad Ņūskins saprata, ka šis skaners ir labs veids, kā parādīt, ka šie produkti strādā. Viņi zina, ka tas strādā, bet tā uzskatāmā veidā cilvēkiem arī to var parādīt. Kā arī tas ir tāds savu veidu brīdinājums, ka tu noskanējies un tev šis rezultāts ir zems, tu vienkārši pieņem, tad tu pats pieņem lēmumu, vai tu turpini savu šādu dzīvesveidu, vai tu varbūt izvēlējies kaut ko citu. Un tad, kā arī ar šo skaneri, ja kāds uzskata, ka viņš, piemēram, jau uzņem pietiekam šos vitamīnus, vai kaut kādas ēd 25 augļu un dārzeņu porcijas dienā, ar šo skaneri ļoti labi to var pārbaudīt. Kā arī, ja kādam ir vēlme, es pat ieteiktu noskanēties un uzzināt savu rezultātu un tādā veidā pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk ar savu dzīvi. Un tad šie skaneri rādītājs iedalās krāsiņās, un sarkanais, protams, ir ļoti slikti. Tas ir neveselīgs dzīvesveids un kaut ko vajadzētu mainīt. Tad ir oranžs, kas jau ir nedaudz labāk, bet joprojām nav labi. Dzeltenais, starp citu, oranžais ir šobrīd tā kā vidējais rādītājs. Tad ir dzeltenais, kas ir vidējs, bet tā kā nedaudz vairāk stresa,
vai kāds cits faktors un viegli var iekrist šajā oranžajā vai sarkanajā rādītājā. Tad seko zaļais un zilais, kas jau ir labi un ka nozīmē, ka jūs esat uz pareizā ceļa ar savu dzīvesveidu. Cik jau rezonājas? Jā, noskanēties var 60 sekundēs. Tas nav sāpīgi, nav jānodod asins. Pēc prezentācijas tu varēsi izmēģināt, jā. Un tālāk tad Dita pastāstīs par to, kādi ir alternatīvi veidi šai antioksidantu uzņemšanai. Paldies. Labvakar. Es turpināšu iesākt to stāstu, kā Aleksandra teica, tad mums ir šis īpašais aparāts, ar kuru mēs varam noteikt, kāds ir tas rādītājs. Protams, es novēlu visiem jums atrasties zaļajā vai zilajā rādītājā, jo tas nozīmē, ka jūs esat aizsargāti, ka jūs esat spēcīgi, kad apkārtējā vide jūs nespējat tā ietekmēt. Piemēram, ja jums apkārt ir kāds cilvēks, kas šķauda vai klepo, ja jūs atradīsieties dzeltenajā, sarkanajā vai oranžajā, tad jūs ļoti ātri uzņemsiet šos te baciļus, jums pieliks kaut kas un jums tas arī būs jāsimo, teiksim, ilgāk. Bet, ja jūs būsiet zaļajā vai zilajā, tad apkārt cilvēki jums var šķaudīt un klepot, bet jūs sēdēsiet un jums būs tāda tā kā aizsargāti, un jūs vai nu to neuzņemsiet vispār, vai arī, ja jums tomēr kaut kas pieliks, jo nav tā, ka jūs būsiet zaļajā un zilajā, ka jūs nekad vairs neslimosiet. Protams, ka jūs to varat kaut ko saķert, bet jūs daudzreiz ātrāk no tā visa atgūsieties un arī mazāk iespējamība, ka jums tā būs. Arī es varu pastāstīt piemēru no sevis, kad es sāku ar šo visu darboties un savus rezultātus pārbaudīju, es biju oranžajā rādītājā. Tad bija tā, ka man darbā kāds cilvēks nošķaudījās vai noklapojās, nākamajā dienā es biju viņu pulciņā un arī šķaudīju un klepoju un sēdēju ar saviem kabatslēgtiņiem. Tagad bija pavasarī, kad visi apkārt šķaudīja un klepoja cilvēki, un darbā visi šķaudīja un klepo, un kolēģi nāk dusmīgi pie maniem un saka, klausiet, Dita, kāpēc tev nekas vairāk neliek, kāpēc tev nav iestas? Un es to zinu, jo šobrīd es esmu virs zilā rādītāja un es arī jūtos spēcīgāk un varu pretoties no visiem. Bet, ja nu jūs esat gadījumā tāpat kā es vai kā citi, kas ir vidējā līmenī šajā zemajā rādītājā, tad kāds tad ir veids, kā mēs to visu varam uzlabot? Protams, tas ir mums vispār jādomā par savu dzīvesveidu, par to, ko mēs ēdam, cik daudz mēs guļam, kāds mums ir stress. Bet piekritīsiet, ka stresu samazināt, tas nav mūsu spēkos tik ļoti. Vai kurš var spēj kontrolēt stresu? Ļoti labi. Bet parasti ir tā, ka es saku, mēs varam izmainīt to, ko mēs ēdam. Mēs varam parūpēties par to gulēšanu, bet ar to gulēšanu arī tā, ka mēs plānojam, ka mēs gulēsim, bet patiesībā nesanāk un paguļam mazāk. Saulē mums arī patīk uzturēties, bet visvieglākais veids, kā to izdarīt, ir tomēr ar šo ēdienu. Bet, kā Aleksandra minēja, tad šis ēdiens mums ir jāuzņem ļoti lielos daudzumos, šis 9 līdz 13 porcijas. Kāpēc tas skaitlis ir tik liels? Jo gadiem ejot, šī ēdiena kvalitāte samazinās. Ja agrāk mums vajadzēja šīs augļus un dārzeņus daudzreiz mazāk, jo viņos bija vairāk šie vitamīni. Šobrīd, ja mēs aizējam uz Rīmiju un nopērkam tomātus vai gurķus, tad viņos iekšā ir salīdzinoši maz šo vitamīnu. Tāpēc šis cipars ar katru gadu aug un aug. Es pieļauju, ka pēc gadiem 5-7 viņš būs vēl daudzreiz lielāks. Un tāpēc šeit ir uzzīmēta tāda kā piramīda. Tas ir tas, kas mums ir ikdienā nepieciešams, lai uzņemtu visas šīs vielas un lai mēs būtu aizsargāti. Kā jūs domājat, vai jūs to varat izdarīt katru dienu, apēst visu to, kas tur ir uzzīmēts? Kurš var? Nevar? Kurš gribētu to izdarīt? Fiziski apēst. Jā. Nu, es saku tā, ka ja ļoti papulētos, tad varbūt to arī varētu izdarīt, bet tas aizņem ļoti daudz laika, tad man būtu visu laiku jāstāv virtuvē, kaut kas jāgatavo, visu laiku jāēd, un man neatlikt laiks nekam citam. Tāpēc ir divi šie varianti. Vai jūs izvēlaties apēst? Vai jūs izvēlaties apēst visu šo te piramīdu, vai jūs izvēlaties šo te, kur visa šī piramīda ir paslēpta šajā te mazajā kastītē. Un šajā kastītē slēpjas iekšā šādas te paciņas, kur divās šajās paciņās ir visa šī te piramīda, kas mums dienā ir jāpēda. Šis ir mūsu produkts, ko sauc par Lifepack. Tie saucās vitamīni, bet es viņus nesaucu par vitamīniem, jo tas ir tā kā ēdiens. Organisms, kad mēs viņu apēdam, organismu uztver tā kā ēdienu, tā kā tur būtu burkā
mani brokoļi vai sīpoli. Un kas ir svarīgākais, kāpēc viņš ir kā ēdiens? Ja tas ir kā ēdiens, tad organisms viņu atpazīst un viņš uzsūcās mūsu organismā. Vai kāds no jums lieto kādus vitamīnus, kas ir nopirkti aptiekā vai kaut kur citur? Tas nozīmē, ka tādu šīs pamatīs to no jādara roku. Nē, tas to nenozīmē. Ēst mums ir tāpat, jo šos vitamīnus uzņemt kopā tikai ar ēdienu. Jo, ja tu viņus ēdīs tā vienkārši, tad viņi tāpat tās neuzsūksies un viņi visi tiks izvadīti produkts podā. Bet tie, kas lieto šos te vitamīnus, vai jūs kādreiz esat mērījuši, kā šie vitamīni darbojas? Kā viņi strādā uz mums? Nē, es tāpēc jautāju, vai ir iespēja izmērīt? Protams, Labs ir, bet kaut kādi vēl cipari ir, nezinu, rādītāji, asins. Un ir redzami rezultāti, izmaiņas? Jā. Labi. Jo, kāpēc es to jautāju? Jo šie te divi produkti darbojas roku rokā. Ja mēs izmēram šo te rādītāju, kāds jums ir, un jūs, piemēram, neesat apmierināti ar šo rādītāju, gribat viņu uzlabot, tad šis noteikti ir tas produkts, ar ko viņu var uzlabot. Un tad jūs 3 mēnešus lietojat šo produktu, un pēc 3 mēnešiem jūs nākat un skanējat sevi atkal. Un ja šis rādītājs nav izmainījies vai ir pasliktinājies, tad jūs saņemat 100% kvalitātes garantiju un uzņēmums jums atmaksā visu naudu, ko jūs esat samaksājuši par šo produktu. Bet, to es nevienam neieteiktu, jo tas nozīmē, ka ir kāda nopietna veselības problēma un būs jāvēršās pie ārsta un jānoskaidro, kas tas ir. Bet man patīk tas, ka spēju kontrolēt to, kā viņi darbojas. Teiksim, pēc 3 mēnešiem, kurā no šiem rādītājiem es esmu un kāds ir tas mans rādītājs. Un ja tas rādītājs samazinās, tad es meklēju iemeslu, kāpēc. Vai man tur bija stress, vai es tur neesmu gulējusi, vai es neesmu vispār ēdusi vitamīnus vai kaut ko citu darījusi. Bet atšķirība, teiksim, šiem vitamīniem ar tiem, ko var aptiekā iegādāties. Ir pētījumi, kur rakstīts, ka aptiekā vitamīni, ko mēs iegādājamies, viņi ir presēti un viņi uzsūcās no 9 līdz 13%. Šeit tāpēc bija tik daudz statistikas, kā es rādīju, jo viņi nav presēti, ir 4 un 4, un šie vitamīni uzsūcās no 70 līdz 100%. Līdz ar to, ja jūs par šo produktu samaksājat naudu, tad mēs gribam parūpēties par to, lai jūs saņemtu maksimāli visas tās labās lietas, par kurām jūs esat maksājuši. Nevis, lai jūs samaksātu un jūs izmestu nebūtībā. Un kam tad vispār šis produkts ir derīgs? Tad būs pareizā virzienā. Jā, šeit jūs varat redzēt visas šīs lietas, kam šis produkts ir vajadzīgs. Tas ir gan ādai, gan kauliem, gan redzēji, gan